Piektais jautājums par darinājumu vērtības atgriešanu nauda Artura Gražuļa iesniegumu izskatīšanu. Lūdzu, Inga. Šī gada 20. jūnijā Arturs Gražulis, kurš pats piedalījies Domas finanšu komitejā, pieprasīs izskatīt savu iesniegumu, ir iesniedzis iesniegumu, kurā lūdz atgriezt dāvinājuma summu naudā, kas sastāda 3100 eiro, pārskaitot uz bankas kontu. Aglonas novada dome 14. gadā 28. martā ar lēmumu numur 7 paragrāfu 29 ir pieņēmusi lēmumu par dāvinājumu atgriešanu dāvinātājiem. Lēmums ir stājies likumīgā spēkā, iesniedzējs to ir saņēmis un nav pārsūdzējis administratīvā rēna tiesā administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un noteiktajā termiņā. Kas ļauj secināt, ka iesniedzējs piekrīt domas lēmumam. Kas attiecās uz iesniegumā norādītajām pretenzijām, pirmkārt par pieņemšanas nodošanas akta projekta izsūtīšanu. Projekts tika izsūtīts ar mērķi saskaņot nododamo mantu sarakstu. Neviens nav licis iesniedzējiem sastādīt pieņemšanas nodošanas aktu. Pieņemšanas nodošanas akts iegūst savu juridisko spēku ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses un apstiprinājusi novada domas priekšsēdētāju. Līdz šim brīdim tas ir tikai akta projekts. Uz pretenzijām par aktā ietvertajām iztrūkstošajām materiālajām vērtībām sociālā dienesta vadītāja snieg uz iesniedzējiem paskaidrojumus. Tālāk iesniegumā iesniedzēja norāda uz to, ka novada domas izpilddirektori viņu apvainojusi savā 3. jūnijā vēstulē nav pamatoti, jo nekādi apvainojumi vēstulē izteikti netika, tika konstatēti tikai fakti, citāts no vēstules. Ņemot vērā to, ka materiālo vērtību atgriešana bija jūsu iniciatīva, nav saprotama vilcināšana domas lēmuma izpildē no jūsu puses, tādēļ atkārtoti lūdzam vienoties ar Aglonas novadas sociālā dienesta vadītāju Ariju Pešericu par mantu saņemšanas laiku. Iesniedzēja norāda uz to, ka materiālās vērtības tika glabātas nepiemērotās telpās nav korekta, jo vēstulē tika norādīts, citējot, materiālās vērtības šobrīd glabājas novada sociālā dienesta ēkas verandā, kura nav paredzēta mantu uzglabāšanai. Jēdziens nav paredzēta lietots tādā nozīmē, ka telpas ir nepieciešamas citiem mērķiem, nevis ar nozīmi, ka tās nav piemērotas mēbeļu uzglabāšanai. Fakts par necieņas izrādīšanu nav pierādīts. Civillikuma 1919. pants nosaka par apdāvinātā nepateicību jāatzīst dāvinātāja rupja apvainojumi vārdos vai darbos. Viņam tīši nodarīts svarīgs mantisks zaudējums un viņa dzīvības apdraudējums, kā arī viņa atstāšana bez palīdzības stāvokli, ja bijis iespējams viņam palīdzēt. Pie tam atlīdzināt dāvinājuma vērtību naudā likums paredz tikai gadījumā, ja nav iespējams atgriezt dāvinājumu. Šajā gadījumā pašvaldība piekrīt atgriezt materiālās vērtības ziedotāju. Novada pašvaldībai kā publiskai personai jārīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem atbilstoši publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. panta 1. daļā noteiktajai prasībai, tas ir publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem mantu likumīgi atbilstoši normatīvos aktos paredzētajiem mērķiem un kārtībai. Neviens normatīvais akts neparedz šādu dāvinājuma atgriešanu naudas vērtībām, kā šajā gadījumā tiek prasīts iesniegumā. Ja iesniedzējs uzskata, ka pašvaldība nodarījusi viņam materiālu zaudējumus, viņam saskaņā ar civillikumu ir tiesības griezties tiesā ar prasību par nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. Tādēļ priekšlikums lēmuma projekts skan atteikt Artura Gražuļa prasībā atgriezt dāvināto materiālo vērtību summu 3100 eiro, naudā pārskaitot uz bankas kontu. Un viss šo lēmumu. Vai Arturs Gražulis iesniedza iesniegumā prasību tikai atdot šīs mantiskās vērtības Audžu ģimenēm,
vai pirmatnējā iesniegumā bija cits teksts? Teksts bija tāds, ka viņš lūdza izveidot komisiju, kas lemtu par materiālo vērtību atdošanu auģu ģimenēm. Varbūt es neprecīzi izsakos, bet doma bija tāda. Nākamais jautājums, juriste, jūs apzināties, ka prasība bija, jūs esat izpildījusi 50% prasības? Iesniegums tika skatīts, jau es teicu, mājas sēde, un ir mājas sēdes lēmums, kuru jums bija tiesības, kas ir iesniedzējām pārsūdzēt administratīvajā tiesībā. Tagad vēl viens jautājums. Kur tajā domas lēmumā rakstīts, ka man ir tādas tiesības aktivēt administratīvajā tiesā? Parādiet to punktu. Es nerakstu domas lēmumus, bet kādam punktam ir jābūt. Bet viņa nebija. Tas ir administratīvais akts. Viņa nav. Es jums neko nesūtīju. Es gatavoju lēmumu projektu. Uz kādiem dokumentiem jūs balstījāties, kad rakstījāt šito lēmumu projektu? Es uzrakstīju 2 iesniegumus un arī pievienoju nolikumu. Vai deputāti to visu saņēma? Es balstījos uz 20. jūnija jūsu iesniegto lēmumu, kurš ir reģistrēts Nolda Dona ar numuru 1451, kurš arī bija adresēts domai. Viens no tiem bija adresēts Ārijai Perševicai, uz ko viņa arī jums atbildēja, kā es saprotu. To arī doma neizskatīja. Neatbildēja. Ja šitā, tur ir norādīts, ka tas ir pielikums. Tas ir adresēts Ārijai Perševicai, nevis Nolda Domai. Ja iesniegumā ir rakstīts, ka tas ir pielikums, kas ir Neatbildīgā persona. Ko jūs gribat no manis? Nē, man viens ir jautājums, juriste, jūs apzināties? Es saprotu, ka jūs strādājat uz līguma. Es ka jūs strādājat... Es par savu darbību atbildu atšķirībā no dažiem. Jūs atbildat par savu darbību? Jā. Un šīs te Es jūsu... parakstu visus lēmumu projektus un es atbildu uz jūsu jautājumiem, paciešu jūsu apvainojumus un visu pārējo. Kā es jūs aizvainoju? Vēstulē no Persevičas es tādu vēstuli neesmu diemžēl saņēmis. Nu tad saņemsiet drīzumā, jo vēstulē ir izsūtīta. Kā es varu zināt? Jūs rakstat, tā galvojat, ka vēstulē es esmu informēta par šo. Jūs par tām pretenzijām, jūs video materiālu redzējāt, apsekojām, kad mēs tur arī pierakstīts, ka video materiāls tikai nofilmēts iemūžināt. Kādā stāvoklī tās mēbeles. Jūs uzskatāt, ka viņas ir atgriežamas. Es otrajā savā iesniegumā arī rakstu, ka man ir aizdomas par mantas izšķirdēšanu. Domas atbildīgās personas. Jūs ņemāt to, kā jūs uzskatāt, ka viss normāli, ka jūsu lēmuma projekts, likuma projekts ir juridiski korekti sagatavots? Jā, es atbildu par to, ka es esmu sagatavot. Man tagad vēl viens jautājums. Vai šī manta uz šo brīdi, kam viņa pieder? Ot tādā stāvoklī, ar tādu vērtību, kā dome atzina, kuram viņa pieder? Šobrīd viņa vēl skaitās pašvaldības bilancē, kamēr nav parakstīts pieņemšanas nodošanas. Tas nozīmē, ka šādā stāvoklī, šādā novērtējumā viņa pieder Aglonas novada domei. Šobrīd viņa ir bilancē. Bilancē. Un jums kā juristam nav pretenziju par mantas izšķirdēšanas, ko jūs tur pieminējāt? Man jautājums, jums vajadzētu saprast, ka jebkura manta nolietojas vēl, jo vairāk, ja tā ir bērnu aprūpes centrā. To nav Arturam Gražilim, laikam jāsaprot, to domē varbūt vajag saprast. Bet jūs juriste. Ka 3100 eiro manta vērtība. Es taču to neatzīstu. Ja? Nākošais jautājums. Kā jūs neatzīstat, jūs parakstījāt pieņemšanas nodošanas aktu, kur ir norādīts. Un tagad jūs rakstat iesniegumu, ka jūs prasat šādu summu. Es neparakstīju. Neparakstīju aktu, ko jūs melojat? Parādiet, kuras parakstīju kaut kādu aktu. Nekliediet, tad, kad jūs nodevāt mantas. Jūs saprozat vispār informāciju jau pagājušā sēdē arī tieši notika. Jūs ļausiet man atnācu. Sakiet lūdzu, kāpēc tas pieņemšanas nodošanas akta projekts, kur nevienā nav uzrādīts, ka tas projekts, ja, bet tas raksta, ka dokuments bez neviena paraksta. Ja. Kāpēc visu laiku tajos 3 aktos, kurus jūs periodiski sūtījāt, mainās summa un tā mantiskais stāvoklis. Vienā uzrādat 2 datorus, pat 3 monitorus. Otrā jūs uzrādat
2 programmatūras, pēc tam 1, un kāpēc tie cipari mainās, kas nesakrīt ar maniem aktiem? Uz šiem jautājumiem jums arī par šiem sasniedz atbildi, viņi ir Man materiāli nav atbildīgā. tādas atbildes. Jūs viņu saņemsiet, es nevaru atbildēt, kad jūs viņu saņemsiet, aiziet pastā, varbūt viņu vēl ir aizkavējusies. Viņam jāiet uz pastu. Uzskatāt, ka tas Nē, ja jūs gribat tagad viņu uzreiz jūs saņemt. sagatavojat vienu lēmumu projektu, kur tika ar domas lēmumu atzīts, ka 3100 eiro šīs mantas ir vērtīgas, jā, un kā atgriezt mantu. Deputāti nobalsoja. Tas nākošais likuma projekts jums neliekas, ka arī nesīs domai zaudējumus, jo es griezīšos tiesā. Jā, lūdzu, jūs to varat darīt. Un tas būs vēl lielāki zaudējumi. Ja būs un tas tiesas būs spriedums, jūsu atbildība, ka jā. jūs kā jurists nekorektu likumu Es projektu. atbildēšu. Jūs no savas arī algas maksāsiet? Jā, arī samaksāšu. Manā No savas tajā algas. otrajā iesniegumā, kur es rakstu, ka man ir aizdomas, ka atbildīgās amatpersonas rīkojas izšķirdīgi, tāpēc, ka tie datori bija vardarbīgi izdemulēti. Ņemot vērā to, ka mums ir pašiem savs speciālists novadā, kāpēc tas viss kaut kādā apšaubāmā filmā Pokemoni tika norakstīts, un vēl tur ar atpakaļējošo datumu kaut kas tika. Ot kā, ja Ārija Praseviča pieņem mantas, ja, pēc tam pēc kāda brīža Ukina noraksta tās mantas. Un man ir visi datori, es atpakaļ no darbnīcas izpirku. Šie jautājumi nav pie manis. Es gatavoju konkrētu lēmumu projektu uz konkrētu iesniegumu. Jūs iepazināties ar visiem dokumentāciju, Jā, ar pretensijām, ar jā. video materiāliem, Ar ar vizuālajiem. neiepazinos. Tad jūs Jūs apsakojāt tas. Jūs uzskatāt, ka jūs visu korekti, perfekti un sagatavot, un tas domāj nenesīs zaudējumus. Uz tādu, Es tā uzskatu. Lūdzu, Igor, es tā neuzskatītu, es tādu lēmumu projektu. Tomēr aizrādījums sēdes vadītāji. Izbeidziet šo balgānu. Šeit jautājumi juristam. Jurists nolasīja, viņam neatbild vairāk. Jā. Es nesaprotu, kāpēc mums Tiesa vai juristu. atbild, Mēs varam turpināt, jūs Saprotiet, es divus iesniegumus rakstīju, ka viens pakārtots viens otram. Divus iesniegumus. Viņa sagatava par vienu, bet viņus abus vajadzēja izmantot. Un pielikumu par faktisko mantu stāvokli. tā, Vēl viens jautājums. ko darām? Vēl viens jautājums. Iesniegumā bija arī prasīts apsekot visas iestādes un to likumiski juridiski sakārtot. Kad tas tiks risināts? Saprotiet? Tas ir kam jautājums? Man Jūs- šis iesniegums vispār nav novīzēts. Ko jūs man uzdodiet jautājumus? Es jums par Saprotiet, konkrētu iesniegumu Pagājušajā lēmumu domas projektu sēdē, komitejā jūs apgalvojat, ka es kaut kāds iesniegums. Jūs noklausieties ierakstu, Vot kā es man ir. apgalvoju, un tad Vot šitā saprotiet ir no iestāžu informāciju. Es vadītājiem. noklausījos to ierakstu. Visas atzīmes, kuras esmu sponsorējis. Mūsu juristi arī noskatījās. To es tiesā arī parādīšu. Jā, protams. Es nezināju, kādi man līgumi jāsniedz. Pie manis gāja, es atbalstīju. Es sapratu tagad, ka tas viss bija nepareizi, un es nezināju. Es devu iestāžu vadītāji, nenoslēdz ar mani līgumus. Tāpēc es tajā otrajā iesniegumā lūdzu izveidot darba grupu un sakārtot tos inventāra visas mantas, lai nebūtu tā kā ar šito iestādi, kuru likvidēja. Izdemolējāt visus dāvinājumu. I tagad es pie visa esmu vainīgs. Datorus jaunus. Firma pieslēdza internetu visu. Viss izdemolēts, viss skaudzē, putekļains, viss izārdīts. Tā nav necieņas izrādīšana pret mantu. Es taču pats neuzbāzos. Viņi gāja un lūdza. Es gāju pretim. Pa visu Aglonas novadu. Ot šitas te. Vai viņi man tagad teiks, ka es viņam nevienam nedāvināju? Un tā ir pagaidām pašvaldības manta šādā stāvoklī, ne visātura gražuļa. Ot kāda ir inventāra uzskaites kārtība? Ja to, ko es uzdāvināju, nekur nav piefiksēts. Tas nav juristam. Jā, Nē, es deputātiem, Deputātiem, visiem jautāju. Es pats, visi brauca, iedot, devu. Domāju, novadam kaut kā palīdzēšu. Kā uzņēmēs. Tagad es jūtos
nu, ka man jurista pagājušajā tajā komitejas sēdē, priekšsēdētājā ar rokām man tur pieskārās, es jūtos ļoti slikti un es tiesāšos. Un pašvaldībā būs vēl lielāki izdevumi. Jo es esmu spējīgs. Advokatus paņemšu, juristus normālus, juristus paņemšu. Vēl viens jautājums vadītājai. Ot jūs tagad sakat, sniedziet tiesā. Tagad, ja iedzīvotājs nesniedz tiesā, jūs esat sagatavojis uz šo dienu nākamo rīcību, kā to mantu, kā jums telpas atbrīvot, kā uzņēmējam mantu saņemt un kā varbūt tas, kas tur ir palicis pāri, skaļi sakot, novirzīt. Cits jautājums. Skaidrs. Ja jūs man atvedīsiet, izmetīsiet uz pagalmu, es ar policiju izsaukšu. Es izsaukšu policiju. Tātad, ko darām? Virzām uz sēdi tādu lēmumu, atteikt Arturo Gražuļa prasības atbildes darinājumu materiālu vērtību summu 3100 eiro naudu pārskatota uz Gražuļa bankas kontu, un otrais, šo lēmumu var pārsūdēt administratīvas rajona tiesas Rezeknes tiesu nama atbrīvošanas salē Rezekne viena mēneša laika no lēmuma spēkta stāšanas dienās. Tas lēmums projekts. Iesūdzēt tiesā domi, bez jums es varu. Vienkārši būs dārgā. Kas par virzīt šo lēmumu uz sēdi, balsojumu? Kas par? Jūs tak paši izgudrojāt, ka 3000 jūs parādā. Te pat tiesas nevajag, ja te valsts kontroles pietiks. Varat virzīt citu lēmumu projektu atmaksāt Arturam Gražulim 3100 pārskaitīt norādīt bankas kontu. Tas ir mans piedāvātais lēmumu projekts. Deputāti var lemt, es jau lēmumus nepieņemu. Neliels komentārs, jā, es pateikšu, šodien pasaucāt cilvēku. Kāds mērķis bija, es nezinu, jā, bet patikšu godīgi. Jā, jurists sagatavoja tā, kā viņš jurists teica, jā. Bet es gribu pievērst uzmanību deputātiem par necieņu izrādīšanu ļoti vienkārši jautājumu. Ja cilvēks prasē, ko izveidot darba grupu un to visu, kas ir paredzēts izmešanai, demolēšanai un pārdošanai vai dedzināšanai, sadalīt kaut kādam ģimenem. Viņš no mums prasīja, ko tikai izveidot darba grupu, viņu pasaukt, parādīt kādam ģimenem, viņš var aizvest to visu un visa penterēt. Bet jūs samanedžerējat visu tā, ka pašlaik es pārliecināts to, ko es redzēju no Arturā, vai jūs garantēsiet, ka šeit nebūs problēmas, jo visi dokumenti ir viltoti ar atpakaļ datumu, ar pogas parakstiem. Tas drusku, jūs domājat, ka tā būs slava dziesma mums pagastam? Jā, pie tā, ka mēs vienkāršu lietu nevarējam. 2 stumbas un vienu kreslu patīk aizvedēt Priežmale, Šķelteva, kā mēs teicam. Varbūt 2 ģimenēm Aglona, Šķelteva, Priežmale un Graveras. Ir viss jautājums būtu. Viņš gribēja ar savu mašīnu aizvest to. Ir sakārtot, bet mēs speciāli sākam mirgāties, ja, un nonāksim pie tiem Pokemoniem, ja, un tad būs jautājums, ja, par visu pārējo. Un tur visi deputāti zina, ka ir viltojumi. Mutiskā vienošanās arī ir juridiskā vienošanās. Ja iestādes vadītājs pie uzņēmēja atnāca un palūdza, lai es atbalstu bērniem, kuri nonākuši krīzes situācijā, es tieši šim nolūkam arī novirzīju. Iestāde, jā, bet jūs rakstat savās tajos visos projektos un domes lēmumos, ka tur nekur tas nav minēts. Saprotiet, jūs kaut kā neadekvāti uztverat arī manu tagad otro to iesniegumu, kur man ir aizdomas par kaitniecību iestāžu vadītāju atbildīgu amatpersonu kaitniecību, ja? Kad man tas kā varēja izdemolēt, jau uz mēbelēm ieskrāpēts krievu valodā, tur vācieši neskrāpēja krieviski. Ko labi, man tas sāp. Man ir jautājums, vēl viens. Jums varbūt nekas, 3 štukas. Nē, man ir jautājums Osvaldam Šatilovam. Kāpēc jumta lietā bez rīkojuma tiek sastādīta grupa, darba grupa? Šajā lietā darba grupa netika sastādīta. Pat ar lūgumu. Tas nav dienas kārtībā. Nu nav dienas kārtībā. Nav līdzīgi jautājumi. Sapratu. Es sapratu. Nav dienas kārtībā, nav. Jūs varat, jo jūs vairāk darīsiet pret mani, jo jūs būsiet dziļāk purvā.
Jau ir Rezultāts pietiekami. vienalga būs tāds, ko jūs paši izveidojāt. Un šeit pat nav tiesā jāsūdz. Un es šito Tur ir 3 iestādēs gatavots. domē. Un es uzvarēšu, jūs redzēsiet. Tur nav apsīdāms variants. Tas jūs tikai, savu, kā jurists, Nekompetenci. Parādāt. Jā, tāpēc, ka vai jūs to pat izdomāt, vai ir kāds lika jautājums? Nē, es pat Spiediens izdomāju. nebija? Nē, pat izdomāju. Es domāju, ka Nav tāpēc, sapratu, ka kā izdomāju, man jau tā Apmeloja, prātīgi, kā jā. saka, cik ir tik. es neapšaubu prātu jūsu prāta spējas. Apšaubījām Man- pagājušā reizē, gan? Nē, jūs mani apvainojāt. Jā, braucam tālāk, Nu, nav varbūt laika. mēs turpināsim tālāk. Es visu domu sēdēju klusām, gaidīju. Mani pasauca, atkal domē pasauca. Ne jau jūs pasauca. Viņš brīdina deputātus. Jūs labi padomājat, pirms kaut ko izlemjat. Balsojat pret, būs Vai nu tiesa iepazīstaties ar visiem dokumentiem? Kāds? Es savu izteicu, es tikai nesaprotu, kāpēc mēs viņu pasaucam. Es nezinu. Nu, tiek izskatīts viņa iesniegums. Jā, bet Ar pirmajā reizē nē. Es teicu, sarežģīts iesniegums, man izpratne būtu korekti, ja Intas klātbūtne priekšsēdētāja vietnika, izpildu direktora, Pasauli Gražuļa tur vienoties, runāt, miera izlīgumu kaut kādas panākt, sadarbības kaut kāda. Ko jūs kārtē reize bažat deputātus? Ko es varu pateikt? Streikes kundze teica, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Ko es šodien redzu? Inta sagatavoja perfekti, ka mēs, конечно, neatdosim naudu. Tas ir skaidrs, ja? Bet Jūs varat arī atdot. Ne, Tas ir pagaidi, viens- Man ir- mums ir tiesības atdot. Mums ir tiesības atdot naudu. Deputāti var Pagaidi, piedāvāt. juridiski mums ir tiesības atdot. Jūs Šajā tak juridiski. Es uzskatu, ka nav. Nav. Jūs Kā, ko jūs uzskatāt? piedāvājat man balsot, kā atdot naudu? Jo juridiski jūs paši zināt. Ja. Jautājums ir tāds, ka viņš ir pakārts, ja? Un ja jūs to negribat, cilvēks savu iesniegumu 3 teikumus sarakstīja, samenedžerē domē tā, ka paši nesaprotat ko. Viņš paprasīja izvērtēt amatpersonu rīcību vai nolaidību. Izvērtēts, nav izvērtēts. Jūs sagatavojat lēmumu projektu, tur ir rakstīts jūsu jurista atzinums. Ir? Kur viņš ir? Nu, es gatavoju lēmumu. Tas ir lēmumu projekts, kur ir atzinums? Jūs taču rakstat, ja pamatojat uz jurista atzinums. Paskatieties. Tas ir skaidroša Tas nav daļa. vienkārša iesnieguma izveidojās, un tas ir ar domu. Nē, tāda kapacitāte. Un šitāda te vot papīru kaudze, un tas ir normāli. 3 būtas dēļ. Un es 100% zinu, ka es tiesu vinnēšu un naudu jūs pārskaitīsiet domē. Tāpēc, ka jūs, No vainīgiem. No vainīgiem, jā. Bičis noaukinas. Tagad man ir jautājums. Sakars man, es nemaksāšu. Vadītāji, man ir jautājums vēl. Vai deputāti saņēma atbildi, ko sniedza uzņēmējam iestādes vadītāja? Jo jūs teicāt, ka 7. jūlijā viņš ir saņēmis, viņš nav neko saņēmis, pa pastu staigā uz pastu jāiet aiziesim, bet vai deputātiem ir šī atbilde? Es neteicu, ka viņš ir saņēmis. Es teicu, ka Jūs apgalvojāt, ka viņš ir iepazinies. Kāpēc jūs sagrozat vienmēr faktus? Jūs paskatāties ierakstu. Es ierakstu parādīšu. Divām kamerām un visu sagrozat. Es parādīšu. Jūs nepaspēlē paskatīties. Es paskatīšos un atspoguļošu. Jums pašai kauna nebūs Es neskatos to jūsu žurnālistiku saucamo. savu darbu. Visi neskatās. Visi neskatās savu darbu. Man nav tik daudz brīdī. Diemžēl tiesa skatās un ar lielu apetīti. Tas labi. Būs. Šo, pietiek. Visi. Pasaucāt, es sēdēju, gaidīju, pagājušajā reizē es arī biju, varbūt man veltīsiet. Tad, kad vajadzēja jums veltīt laiku, es vienmēr veltīju Agrunas novada domē. Ja? Es veltīju. Tagad, lūdzu, jūs man drusku veltījāt laiku, paldies. Teikiet pagājušajā reizē ar policiju. Nu, labi. Ok, jūs neskatāties, maliči. Balsojam. Domē? Cik tāpat redzams. Sagatavs lēmumu projekts alternatīva ir kādam? Citi redzējumi ir? Man tikai viens redzējums, kas to putru savārīja, vai viņš ir skatu. Kāpēc? Jā, bet deputātiem, ka vienmēr Es norādīju. Es uzskatu, ka tur bija izpildu direktora vainīga, jā, sakums bija nepareizi, jā, cilvēks prasīja vienkāršu darba grupu izveidot. Nu, kur bija problēma? Ja sataisīt darba grupu, jā, aicināt kādu deputātu atnāk sociālo, tur ukinu,
Bet tas bija pašvaldības īpašums. Uz to brīdi viņš bija pašvaldības bilancē. Jūs gribat, lai to pašvaldības īpašumu atdot cilvēkam, iedzīvotājiem, un lai viņš izvadā paudžu ģimenēm. Kāds tiesiskais pamats tam bija lūgums izveidot darba grupu, lai lemt, ko darīt tālāk. Viss sanāciet un runājiet, saņemot pa štukam, johaidī. Nu kauns, jūs kādreiz publiskojat reālu algu, ne to, ko tur bruto neto, ja? Nu parādiet, par ko jūs visi saņemat algu. Nu deputāti skaidrs, ka mēs visi idioti, ja neko nesaņemam. Bet jūs tā... Es par sevi runāju, ja? Viens deputāts idiots Krimants vadījums, ja? 06, 01, 62, TTT. Ja, visi pāri ir budri, ja? Nu saputrojat visu, ja? Es aicināju Gražuļam, ja tie akti, viņi nav viltoties, ceru, ja viņi ir normāli, griezties policijai, lai būtu smieklīgi pasmieties par visu. Tur jau krimināla lietā ir materiāls par datoru, jā? Jo es Arturam pateikšu, ja mums viens darbinieks, kurš 2 gadu garumā, ja ar vērtību 21 laclaikam, ja prokuratūra, cik bija tur procesu, jā, nu to pašu vajag darīt, jā, nu būsim vienādi, jā, šajā jautājumā, jā. Tur nodarīt zaudējumus, es sapratu, paši jūs piekrītat, ka tur dators maksā 160 latu vai cik, jā, mēbeles un viss pazudis, programmatūras. Tak tur nav, tur rakstīts dokuments, neviena paraksta. Tur nav rakstīts, ka dokumenta projekts, jā. Un Ukinas kundze jau nestrādāja par direktoru, bet ar kādu datumu viņu rakstīja visu. Jūs paši sapratat, ko jūs darījat. Un ja deputāti var tā piesēkt to visu, nu, mani izpratnē jocīgu rīcību no attiecīgiem darbiniekiem, nu tad... Kā mēbeles... Kā jūs norakstiet datoru, kuru jūs neredzējat? Kā var norakstīt datoru ar atpakaļ datumu, kad jau Ukina nestrādāja? Un jūs labojat to visu. A kur dators tajā momentā bija? Jūs zināt, ka viņš bija kur? Pie Pokemoniem. Un reģistrēts ar pareiziem datumiem. Un visi inventarizācijas komisija redzēja dāba, es vēl pajautāju, inventarizācijas komisijas, ja rīkojas saskaņā ar to nolikumu, ja, dāba redzot to visu. Jūs redzējat datoru, uzmetat cilvēkam kaut kādu vienu metalisku kažociņu, kaut kādu no veca datora, salika iekšā viss, kas bija liekas, ja, un parādīt, ka, ko jūs nesaprat, ka tur ir numurācija, programmatūra. Jocīgi. Tak mainās, tie akti mainās, cipari visu laiku. Vienu reizi ir tāds cipars, otru reizi ir tāds. Nesaskan ar maņiem pieņemšanas, lai domes darbu atvieglotais pieņemšanas nodošanas aktus iesniedzu. Iesniedzu pavadzīmes. Visu izdarīju, lai domē atvieglotu darbu. Vajadzēja tikai apsekot audžu ģimenes, sociālos darbiniekus, vajadzēja sociālo dienestu, kuram ir vajadzīgs. Es ar savas firmas resursiem visu izvestu izdalītu. Tāpēc, ka es jau to praktizēju. Nu, un slēgtu pirms tam vienošanos, un tad nebūtu pašvaldības manta. Ko izkiemojat, saprotiet, sanāk tā, es dzīvoju neuzbāžos, atnāk palīdzi, es palīdzu, tagad no manis duraku uztaisījāt. Nu, tak, ziniet, par visām kļūdām kādreiz ir jāsamaksā. Tā nevar bezatbildība būt, kā jūs, jums pateica, jūs uztaisījāt, kā vajag. Nu, jūs taču pati, es zinu, ka jūs gudra juriste, jūs redzat, ka tur mana uzvara būs. Vienkārši jums kaut kas pateica to darīt, ot jūs darat. Ja būsim godīgi atklāti. I lasat, i redzējāt jūs to video materiālu, nevajag melot. Visi melo visapkārt. Tur tā kā ar prāts, aizbraucam, paskatāmies, kas tur darās. A kā samest viss šitā te Agdama pudera tumbačkā mētājas? Prasu, kas dzēra? Mēs ne, simtslatnieki ne, bērni dzēra. Kurš dzēra šito Agdamu? A kā mēbeles samestas? Visas viņas, piedāvām. Viss saplēsts. Uzņēmējs piedāvāja palīdzību. A datori kādi? 600 latu firma uzstādīja pa internetā pieslēdzā. Es nevaru pat pārbaudīt. A kā es cilvēkiem šito hlamu varu atdot tālāk? Es labāk atvedīšu jaunu i iedošu. Nu, ko paldies? Nu, pasauca, ko man darīt? Te joprojām. Bija, jā, mēs veltījām mums ļoti daudz laika, bet vajag nodot. Es jums vairāk veltīju laika. Domēju vairāk. Aglonas novadam vairāk. Filma Spēkā zeme dvēselē, mans darbs tas ir. Bet jautājums bija tāds. Jautājums par darinājumu vērtības atgriešanu naudā. Ja? Tad teikt, prasības atgriezt darinātu materiālu vērtību summu, kā es lasu, ja? 3100
eiro naudā, pārskatot uz Gražuļu bankas končus. Tad bija lēmums projekts, kur mēs virzam vai nevirzam uz sēdi. Nākošas rīcības. Es domāju, ka vajag visu sakārtot. Bet šis jautājums par naudu, juristi pareizi visu noliem un sastādīja to lēmumu projektu, es uzskatu, ja? Bet tālāk nākošā rīcība, varbūt izpildu direktoru vajag sakārtot šo jautājumu, lai nebūtu kauns to visu dzirdēt mums un veltīts un tā tālāk, un nezinu. Varbūt vajag sakārtot šo lietu līdz galām. Tā, tagad lūdzu, kas par, kā teikt, tās Gražuļa prasībās, kur tā par šo lēmumu, jurista lēmumu, mums citā nav, un virzīt uz domas sēdi. Kas par, lūdzu, pret, atturas, Nav pieņemts 100% atturas. Ko jūs darīsiet tādā? Man tas nemaz neuztrauc. Kur vainīgies šeit? Deputāti, muļķi, deputāti nav vainīgi. Mēs tālāk. Darbs nav darbs korekts. Ja mēs izvēlamies tādu Darbs korekts, tāpēc mēs darīsim, vai visu korekts. Algas Es saņems vainīgs arī. Jā, un tu vai... Darbinieki, ka ļoti paklausīgi. Bet es gribu jau nomainīt, jā. Es kļūdījos, jā. Tu teici, vadību mēs ievēlējam, jā. Es kļūdījos, jā. Tā. To, ko es pašlaik redzu, tā ir kļūda uz kļūda. Jā, purva mēs dzīvojam. Un cilvēki laikam nevar saprast, jā, primitīvas lietas. Iedomājieties, no elementārā jautājumā portfelis izauga. Juristes kundze, kas tas tāds ir? Tas ir juristais, nevar saprast. Domā, kas tas tāds ir? Portfelis, 3 štukas eiro. Es jautājums. pastrādāju. Sestais Bet būs jautājums. krimināllietas. Par publiskās apspriešanas nepieciešamu Staškeviču pēc rekonstrukciju. Stīmju Viļums un Kuznitovs. Lūdzu.